Dievkalpojumu vēlos atklāt, lasot no Dieva vārda, no 63. psalma ievada pantus. Dāvida dziesma, kad viņš bija Jūdas tuksnesī. Kungs, esi mans Dievs, es meklēju tevi. Pēc tevis slāpst mana dvēsele, pēc tevis tvīkst mana miesa kā sausa izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Es esmu raudzījies pēc tevis tavā svētnīcā, lai redzētu tavu spēku un tavu godību, jo tava žēlastība ir labāka par dzīvību. Manas lūpas, lai tevi slavē. Āmen. Labrīt! Šodien mēs runāsim par mēles varu. Mēs kā adventisti parastam uzsveram zināmu tēmu kopumu, un tās ir ļoti svarīgas, kā piemēram sabats, kādas vēl, veselības vēsts, evanģelizācija, Kristus kalpošana debesu svētnīcā. Pēdējos 3-4 gados apcerējumā mēs to mācāmies jau 3 reizes. Esam mācījušies, un Kristus otrā atnākšana. Tā ir. Un visas šīs tēmas ir ļoti cieši saistītas ar attiecībām. Un Kristus bieži runāja par attiecībām. Kāda ir mūsu attieksme pret Dievu un kādas ir mūsu attieksmes vienam pret otru savā starpā. Viņš runāja par to līdzībās. Līdzībā par tēvu un 2 dēliem. Tēvs, kurš mīl abus dēlus, un tad šie abi 2 dēli, abi priekšzīmīgi vai abi nepaklausīgi. Viens it kā ārēji paklausīgs, otrs ārēji nepaklausīgs. Un starp abiem brāļiem kādas attiecības veidojās. Mēs varam teikt, jā, tur bija reāls pamats, lai būtu tāda rīvēšanās, jo jaunākais bija ļoti nepieklājīgs, viņš izdarīja kaut ko neiedomājamu, viņš pieprasīja savu mantojumu pirms tēva nāves un to izšķieda, kā lai pret tādu labi izturās un normāli ar viņu runā. Kristus runāja arī par 2 parādniekiem. Viens bija parādā mazu summu, otrs bija parādā lielu summu. Viņš jautā, kurš mīlēs vairāk? Vai tas, kuram daudz piedots, jeb daudz liels parāds atlaists, jeb tas vairāk mīlēs, kuram mazs parāds atlaists? Tas, kuram daudz, jo viņam daudz atlaists. Ko tad tas nozīmē? Cilvēkam vajadzētu vairāk grēkot, lai viņš varētu vairāk mīlēt? Jo viņam vairāk tiek piedots. Kristus runāja par 2 lūdzējiem. Viens bija ļoti pašpārliecināts, apmierināts ar sevi. Var teikt, sevi apbrīnoja, cik viņš ir labs, cik viņam ir daudz labu darbu. Bet otrs bija tāds, kurš pāri slieksnim grūti viņam bija spērt kāju. Viņš jutās tik grēcīgs. Un šīs tēmas evanģelizācija, veselības vēsts, sabats izriet no tā, kādas ir mūsu attiecības pret Dievu un kādas ir mums vienam pret otru. Kāpēc es sabatā kaut ko daru vai nedaru vai nāku uz dievnamu? Tāpēc, ka tā ir pareizi. Tad es esmu pareizi visu izdarījis. Vai tas ir vienīgais iemesls? Es domāju, ka ne, un nebūtu ne pats galvenais. Tādēļ, ka mēs mīlam Dievu, mēs nākam uz sabatu. Jo mēs gribam Dievu pagodināt ar paklausību, ar to, ka mēs esam tur, kur Viņš vēlās, lai mēs būtu. Kādēļ mēs ievērojam veselības reformu un veselības vēsti? Tāpēc, lai pareizi būtu ēduši, lai nebūtu apēduši neko nepareizu un izdarījuši neko nepareizu, vai tādēļ? Nē. Tādēļ, lai mēs varētu pagodināt Dievu ar savu miesu, ar to, kas mēs esam.
lai mēs ar saviem fiziskajiem un garīgajiem spēkiem, kuri veselības reformas rezultātā pareizi ir lietoti un saglabāti, varētu kalpot draudzei un savai ģimenei. Tas izriet no attiecībām. Kādēļ tu kaut ko sliktu nedarīsi, neēdīsi vai kaut kā savādāk nerīkosies? Tādēļ, ka mēs mīlam Dievu un savu tuvāko. Un arī evanģelizācija tā izriet no tā, ka mēs domājam par tiem cilvēkiem, kuri ir apkārt, kuri Dievu nepazīst. Un mēs vēlamies viņiem pastāstīt to labo, ko paši esam piedzīvojuši un pieredzējuši, ko Dievs mums ir devis. Evanģelizācija nav tāpēc, ka Kristus pavēlēja kādreiz iet pa visu pasauli un visiem to stāstīt. Jā, burtiskā nozīmē nē, bet pēc būtības. Lai mēs to, ko labo, ko esam no Kristus saņēmuši, aiznes tiem, kuri to nezina. Pirms 2 nedēļām mēs runājām par laulāto attiecībām, par to, kā uzturēt un saglabāt mīlestību laulībā. Šodien mēs runājām par kādu īpašu instrumentu, kas mums ir dots. Un ja es jautātu, ar kāda instrumenta palīdzību mēs uzturām un veidojam savstarpējās attiecības, varbūt mūsu laikmetā es nebūtu īpaši pārsteigts, ja atskanētu arī atbilde telefons vai dators. Jo lielākoties jau notiek vai no Skype'ā, vai draugos, vai Facebookā, vai kur citur, vai pa telefonu zvanot notiek mūsu sazināšanās, apmaiņa ar informāciju un tā tālāk. Bet šajā reizē, protams, mēs vairāk domājam par to instrumentu, ko Dievs mums katram ir devis. Par mēli. Mēle ir ļoti ietekmīgs, bīstams un arī ļoti labs instruments. Vai ne? Kā to lieto? Tad, kad mēs sēžamies pie automašīnas stūres, kuri autovadītāji ir, es domāju, ka varbūt daži brauc tik bieži, daudz biežāk nekā iet ar kājām. Vai mēs katru reizi iedomājamies par to, ka mēs sākot mašīnas iedarbināšanu un parādot labo vai kreiso pagriezienu, sākam rīkoties ar ārkārtīgi bīstamu ierīci? Ārkārtīgi bīstamu ierīci. Es domāju, nē, mēs to nemaz īsti neapzināmies. Tas ir tā tik pierasti. Mašīnā aizdedze, sajūgs gāze, pagrieziens, uguņi, kuram jāslēdz. Bet tas ir bīstams instruments, ļoti bīstams. Automašīna, kas viegla automašīna kautai, kas sver 1,5 tonu, jeb 2 tonnas kopā ar pasažieriem un traucās ar ātrumu kaut vai 50 km/h. Nemaz nerunājot par to parasto, ko braucam uz lielceļiem ar 100 km/h. Kas notiek, ja ir neliela uzmanība, jeb savu spēku, jeb apstākļu pārvērtēšana? Sekas var būt ļoti bēdīgas. Tas ir bīstams. Bīstams aparāts. Un tad, kad mēs sākam runāt, vai mēs arī vienmēr padomājam, ka mēs arī sākam lietot kādu ļoti ietekmīgu un dažreiz varbūt bīstamu instrumentu? Ar mēli var ļoti sāpīgi ievainot, ar mēli var cilvēku iedvesmot un pacelt. Tā ir milzīga vara. Mēs varbūt īstenībā nemaz neapzināmies, cik liela tā ir vara. Kad paši esam saņēmuši kaut ko, varbūt sliktā nozīmē, tad apzināmies, jā, kā viņš tā varēja pateikt. Un ja skatāmies uz 10 baušļiem, tad gandrīz visus no tiem ir iespējams pārkāpt ar mēli. Sākot no 2. un beidzot ar 9. un varbūt pat arī 10. Kāds ir 2. bauslis? Kāds bija? Kāds ir?
netaisīt tēlus un tos nepielūgt, nezemoties to priekšā. Kā notiek zemošanās un pielūgšana, izsaucot šīs pagānu dievības vārdu, jo katrai no tām ir vārds. Un ar ko mēs izsaucām to vārdu? Ar mēli. Ar mēli ir iespējams pārkāpt otro bausli. Par trešo nemaz nerunājot, tev nebūs Dieva savu kunga vārdu velti nelietīgi valkāt. Tieši burtiskā veidā attiecās uz runāšanu. Kā mēs runājam, mēs šodien bieži Amerikā ražotajās filmās redzam un dzirdam, ka Dieva vārds tiek nepareizi lietots, piesaukts ik vienā kaut kādā negadījumā vai gadījumā vai brīnumā vai labā vai sliktā lietā. Un arī mums latviešiem bieži vien ir tāds paradums. No sākuma es priecājos, kad intervijās kādas ievērojamas amatpersonas saka, paldies Dievam, ka notika tā un ne savādāk un ne sliktāk. Jā, varbūt labi, bet ja vienmēr tā paldies Dievam, bet reāli dzīvē nekāda saistība ar Dievu nav, tad tā ir Dieva vārda nelietīga valkāšana, velta valkāšana. Jā, paldies Dievam, bet es jau dzīvoju dzīvē tā, kā pats gribu. Un 4. bauslis. Sabatā mēs varam dažādas nevajadzīgas runas runāt, jeb pat aprunāt, vai pateikt ne to, ko vajag. Mēs arī varam pārkāpt 4. bausli, 5. godāt un vecākus. Arī ar mēli varam pārkāpt. 6. nogalināt. Ar mēli var nogalināt? Jā, var ļoti sāpīgi ievainot ar mēli. 7. Kurš ir 7? Nepārkāpt laulību, jā. Ar muti var pārkāpt laulību? Jā, noteikti, ka var. 8. nezakt, kā ar mēli var zakt. Ja es ar savu mēlu, ar savām runām stāstu par kādu citu cilvēku sliktas lietas, vai es nezogu viņa godu un cieņu? Zogu. Manta, kas ir nozagta, to var nopirkt citu. Var nopelnīt un nopirkt citu, bet vārdi, kas izteikti slikti vārdi vai aizvainojoši vai nepatiesi, kas izteikti par citu cilvēku. Un pat var būt patiesi, bet nepareizā vietā un laikā izteikti, par to mēs vēlāk skatīsimies. Vai tos var paņemt atpakaļ? Citreiz ir tāds dzirdēts izteiciens, es ņemu savus vārdus atpakaļ. Nebija pareizi riktīgi, es ņemu savus vārdus atpakaļ. Bet vai vārdus var paņemt atpakaļ? Vai tie jau nav aizgājuši un savu darbu izdarījuši, un tajā, ko viņi ir izdarījuši, ir grūti kaut ko izmainīt? Tev nebūs nepatiesu liecību dot, nepatiesu runāt, un arī pat kārdinājums. Vai ar vārdiem var veicināt kārdinājumu? Es domāju, mēs lielākā daļa skatāmies televīzijas pārraides un arī reklāmas, tur ir daudz. Bija laiks, kad bija tāds teiciens gāzi grīdā uz priekšu, un reklāmās rādīja. Jauna ģimene apprecējušies, pāris jaunu bērni ir, mājas nav, mašīnas nav. Gribās jauki dzīvot, ņem kredītu. Un reklāmā rāda kredīts mājai, mašīnai, ārzem ceļojumam un mantām bērniem. Un viss tas tiek tā jauki pasniegts, labā gaisotnē, viss ir pozitīvs, viss ir labs un vēl kāds joks pa vidu. Vai šādā veidā cilvēki netika aicināti grēkot, uzņemties nastu finansiāli, ko viņi nespēja nodrošināt? Jā, un tas tika darīts, protams, ar redzamo, ar attēlu un ar mēli. Izsakot dažādus interesantus saukļus, piemēram, mēs to esam pelnījuši. Jeb vēl labāks, mēs jau sen to bijām pelnījuši.
Tā ir filozofija, kas nes līdzi, mēs jau zinām, ko tas atnes sev līdzi. Mēs to bijām pelnījuši, un tagad sakām, mēs šito gan nebijām pelnījuši, ka tā notiek. Bet ar ko tas notiek? Ar mēli. Tas viss notiek ar mēli. Jēkabs raksta par mēles spēku 3. nodaļā savā vēstulē no 2. līdz 12. pantam. Šeit gan vairāk ir negatīvā nozīmē. Viņš raksta tā, 2. pants un turpmāk. Jo mēs visi daudzējādi klūpam. Ja kāds vārdā neklūp, tas ir pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt savu miesu. Ja zirgam liekam iemauktus mutē, lai tos darītu sev paklausīgus, mēs valdām līdz ar visu viņu augumu. Lūk, arī laivas vai kuģi, lai gan tās ir tik lielas un tik lieli un skarbi vēji tās mētām, un sīkas stūre tos tomēr vada, kurp tiecas vadītājs. Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veic lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu, un arī mēle ir kā uguns. Netaisnības pasaule mēle ir likta starp mūsu locekļiem. Tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta. Jo katras sugas zvēru un putnu, rāpuļus un jūras dzīvnieku dabu savalda un ir savaldījusi cilvēka daba. Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošas indes. Ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu, ar viņu mēs lādām cilvēkus pēc Dieva līdzības radītus. No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts, tam mani brāļi nebūs tā notikt. Vai arī avots izvērd no vienas mutes saldu un rūgtu? Vai mani brāļi vīģes koks var nest eļļas koka augļus un vīna koks vīģes? Tāpat arī sāļš avots nevar dot saldu ūdeni. Mēs varētu teikt, Jēkab, tu tā pārāk melni to visu attēlo, vai nav bišķiņ par traku, vai tiešām tas tā ir iespējams, vai tiešām tas ļaunums var būt tik liels, vai tu kaut ko labu arī par to mēli nevarēji pateikt. Droši vien, ka varēji. Un droši vien ir arī kas labs, ko pateikt, un daudz laba, ko pateikt. Bet šeit apustulis Jēkabs parāda, cik liela ir mēles, jeb mūsu runas ietekme, un cik graujoša tā var būt. Viņš arī runā par nesavietojamību. Kā tas var būt, kā ar vienu un to pašu mēli mēs slavējam Dievu un darām arī ļaunu, runājam sliktu, jeb nepārbaudītu. Un dažādas runas un konfidencialitātes trūkums, jeb neievērošana, ir viena no draudzes kuģa sūcēm. Man pašam vairāk kārt par to ir nācies pārliecināties, kad apmeklējot cilvēkus, kuri nenāk uz draudzi, viņu atbilde ir tāda. Es domāju, ka es esmu atnācis uz vietu, kur es varu uzticēties un pastāstīt par savām grūtībām, par savām lietām, kādas man ir. Un es cerēju, ka par mani aizlūgs un nevienam tālāk vairāk to nestāstīs. Bet man atgriezās tas manis stāstītais atpakaļ, tik izskaistinātā veidā, ka es pat nesapratu, vai tas esmu es, kas to ir teicis. Es uz jūsu draudzi nekad vairāk neiešu. Ko tu cilvēkam vari pateikt? Vai viņam nav taisnība? Vai ja viņš atnāk uz draudzi, uz Dieva draudzi, viņam nav tiesības uzticēties tai? Vai viņam būtu jābaidās par katru vārdu, ko viņš pasaka? Vai viņam būtu jābaidās, kad tās runas tiks izpušķotas
izfantazētas un aizies apkārt, un beigās izrādās, ka viņas bieži vien atgriežas pie viņa atpakaļ. Vai, dārgie draugi, arī mums kādreiz nav gadījies, ka mēs paši par sevi uzzinām brīnumainas lietas? Diemžēl man tā ir gadījies. Protams, varētu apvainoties, bet es saprotu, ka mēs visi esam grēcīgi cilvēki un katrs kaut ko nepareizi izdarām. Un varbūt mēs katrs arī kaut kur bišķi, kaut vai, ja mēs pieļautu domu, ka mēs katrs arī kaut kur varbūt pat nedaudz esam ar savu mēli nepareizi darbojušies. Mums būtu vieglāk arī piedot to, ka kāds cits ir darījis kaut ko nepareizi. Draudzes darbībā ir vairākas sfēras, kur ir nepieciešama konfidencialitāte ļoti augstā līmenī. Kuras ir tās vietas, kur nedrīkst izpaust to, kas runāts? Piemēram, pēc no draudzes darbības jomām. Kāds var pateikt? Ne? Piemēram, tur pēc draudzes kārtības līdz decembra 2. sabatam ir jābūt notikušām draudzes amatpersonu vēlēšanām. Vai ne? Un kā tiek ievēlētas? Tiek ievēlēta priekšlikuma komiteja, jeb ievēlēšanas komiteja, vai vispirms īpašā komiteja un pēc tam ievēlēšanas komiteja lielā draudzē tā var darīt. Un kas ir interesants ievēlēšanas komitejā? Kāds viens ļoti svarīgs noteikums? Neviens nezina? Jā. Runas un apspriešana, kas ir notikusi ievēlēšanas komitejā, ir neizpaužamas. Ko tas nozīmē neizpaužamas? Kad savai sievai jau gan es izstāstīšu, ko mēs te runājām. Ja labākajam draugam es izstāstīšu, pa ko tur runāja. Un kurš negribēja, lai viņu tur ievēlē par kādu vadītāju? Kurš bija pretī? Viņam taču tas ir jāzina, kas ir viņa draugi un kas ir viņa pretinieki. Vai tad ne tā? Nē. Neizpaužams, nevienam nedrīkst stāstīt. Nedrīkst stāstīt ne savam labākajam draugam, ne sievai, ne vīram, nekam. Nevienam nedrīkst stāstīt. Kas ir runāts ievēlēšanas komitejā, ir pilnīgi neizpaužams. Pilnīgi neizpaužams. Jo tur mēs balstāmies uz to, ka atklāti izskatām dažādu mūsu brāļu un māsu piemērotību vai nepiemērotību konkrētām amatam, un to nedrīkst izpaust. Vēl viena sfēra, tāda ļoti aktuāla un jūtīga, ir kasieru darbs. Kasieru darbs. Viņš nedrīkst izpaust nevienam, cik un kad un kā cilvēks ziedo. Viņš to nevar izpaust. Reizēm ir tā, ka cilvēki no citām draudzēm saka, vai tu man 10. vai man ziedojumu nevar nolikt kaut kur citur, es negribu savā draudzē likt. Vai tas ir pamatoti vai nepamatoti? Es nezinu, vai tas ir pamatoti vai nepamatoti. Bet par ko tad šis cilvēks baidās? Viņš varbūt baidās, varbūt pamatoti, varbūt nepamatoti, par kasiera konfidencialitāti. Vai tās ziņas kaut kur neaizies, ko viņš ir uzticējis un uztic. Tāpat noteikti publiskās amatpersonas, ir īpaši mācītāji, draudskopji un cilvēki, kuri ir uzticības personas, ir ļoti stingri saistīti un ļoti nopietni saistīti ar konfidencialitātes jautājumu. Jo visai bieži cilvēki mums izstāsta lietas, kuras mēs nedrīkstam nevienam stāstīt tālāk. Varbūt tas ir saistīts ar viņu pārdzīvojumiem, varbūt tas ir saistīts ar viņu vājībām vai grēku pat. Un to nevar stāstīt tālāk. Ir jāsaglabā konfidencialitātes noslēpums, jāsaglabā šī konfidencialitāte.
Un kā mēs lasījām, ko Jēkabs saka, vai viegli ir to mēli turēt aiz zobiem? Bieži vien nevienmēr, un citreiz varbūt pat neapzinoties var kaut vai nepastarpinātā veidā kaut ko izteikt vai atklāt. Mēs parasti draudzē ļoti stingri skatāmies un uzlūkojam sabata pārkāpējus un laulības pārkāpējus, vai ne? Un līdzšinējā pieredze kalpošanā ir par to, kas visbiežāk tiek izslēgts no draudzes. Es saprotu, ka Valmieras draudzē ilgus gadus neviens nav izslēgts. Tā kā vai mēs esam priekšzīmīgi, vai arī Valmieras draudze, mēs esam kā Valmieras draudze īpašās žēlastības draudze. Bet, teiksim, ja runājam par izslēgšanu, tad no savas pieredzes atceros, ka visbiežāk mēs esam cilvēkus izslēguši no draudzes par sabata neievērošanu un laulības pārkāpšanu. Tas ir divas pozīcijas, visbiežākās. Un dažreiz cilvēki ir ļoti pārsteigti, ka no viņiem prasa atbildību par to, ko viņi ir sarunājuši un kādas runas ir izplatījuši. Tad ir tā, bet es dzirdēju, kaut kur runāja, un jā, es runāju tālāk, bet man tā likās, ka tā ir, un es stāstīju. Bet vai tā? Liekas, ka tas tā normāli. Mēs daudz ko dzirdam, stāstām tālāk. Visā elektroniskajā vidē būtībā bieži daudz ir tenkas un nomelnošana par cilvēkiem. Mēs nezinām, vai tā informācija ir patiesa. Bet mēs vienalga to sniedzam tālāk. Dzirdi, kā tam dziedātājam tur bija, ko viņš ir izdarījis, un kā tam tur finansistam, ja baņķierim vai uzņēmējam, ko tas tur ir sadarījis. Bet vai šīs informācijas ir pilnībā patiesas? Vai reizēm tās nav dažādas spēles, politiskās un ekonomiskās? Un vai arī tas, ko mēs draudzē viens par otru dzirdam, un kādas runas reizēm kursē apkārt, vai reizēm arī tās nav stipri pārspīlētas? Diemžēl bieži vien jā. Citreiz saka, nav dūmu bez uguns. Un redz beigās, kā izrādījās tomēr, ka tā ir, kā mēs runājām. Gandrīz vai ar prieku. Tomēr tā bija, vai ne? Kāds gadījums no draudzes dzīves. Parasti tad, kad notiek sludinātāja vai mācītāja maiņas, kāda ir vislielākā interese? Kurš būs kalpos mūsu draudzē tālāk? Vai mainīsies mums, vai nemainīsies? Un ja mainīsies, kurš būs? Un vienā arī tādā laikā un tādā brīdī un vienā draudzē viens draudzes cilvēks man saka, ko mēs tādi šajā draudzē esam nogrēkojušies? Es saku, ko nogrēkojušies? Tas, ka mums sūta to un to mācītāju. Viņš ir tik acīm redzot, tās runas, kas iet apkārt, ir tādas, ka viņš ir tāds, ka tikai draudzē, kas īpaši nogrēkojusies, viņu aizsūta. Bet no kurienes tādas runas? Ja tur bija pietiekoši liels attālums starpā un tur tie cilvēki maz kontaktējās, no kurienes? No kurienes tā? Un šeit ir kāds vēl ļoti svarīgs teksts, kas runā par to, kā tad risināt arī tās nepatīkamās lietas. Mateja evaņģēlijā 18. nodaļā no 15. līdz 17. pantam. Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa. 15. pants un tālāk. Bet ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem 4 acīm. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Un ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl 1 vai 2, lai no 2 vai 3 liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts.
Bet ja viņš tiem neklausa, tad saki to draudzei. Bet ja viņš neklausa arī draudzei, tad turi viņu par pagānu un muitinieku. Protams, šo tekstu var uzskatīt, ka tā ir instrukcija, jeb pareizais veids, kā cilvēku izslēgt no draudzes. Tā ir, ja? Tas ir pareizais veids, kā cilvēku izslēgt no draudzes. Ir tā? Tas nav pareizais veids, kā cilvēku izslēgt no draudzes. Tas ir veids, kā cilvēku mēģināt glābt un saglabāt draudzē. Tas nav kā izslēgt, bet kā viņu glābt un saglabāt. Reiz kāds cilvēks jautā, un tad jau iznāk, lai viņu izslēgtu no draudzes, viņš tajā grēkā jāpieķer 3 reizes. Vai tiešām mēs draudzē esam, lai pieķertu un izslēgtu? Un ir pat gadījumi, kur ir rīkot slēpņi, lai noķertu, grēkā pieķertu. Un varētu ar viņu to lietu nokārtot. Bet tas nav par to. Runa ir par to, kā saglabāt šo cilvēku. Kā viņu labot, viņa grēku plaši neizpaužot. Pirmais, ko mēs lasām, Kristus saka, ja tavs brālis grēko, noj un pamāci viņu zem 4 acīm. Nesaki nevienam cilvēkam vairāk. Ja tu zini, ja tev ir reāli pierādījumi, nevis zini, man par tevi stāstīja, es jau gan īpaši tam neticu, bet vai es tomēr varu pajautāt, vai tā bija vai nebija? Vai katra runa, kas klīst apkārt, man ir jāpārbauda, jautājot cilvēkam, vai tu tā darīji vai nedarīji? Ja tavs brālis grēko, vecajā derībā, ja ir redzējis, tu esi acu liecinieks, jeb arī tevi dokumentāli pierādījumi. Tikai tad nevis es dzirdēju, ka runā. Es dzirdēju, Salamans pamācībās saka, laimīgs ir tas, ka tu nezini un nedzirdi visu, ko par tevi runā. Es dzirdēju, ka par tevi runā, un tas nav nekāds pierādījums. Ja tev ir reāls, tu esi redzējis vai dokumentāls pierādījums, ka brālis vai māsa kaut ko dara nepareizi, vai kaut kas ir nepieņemams, ja pret tevi kaut kas nepieņemams ir izdarīts, tad ej un runā ar viņu zem 4 acīm. Nestāsti vairāk nevienam. Arī draudzes mācītājam ne. Jo reizēm ir tāds paradums. It īpaši, kad atnāk uz jaunu draudzi strādāt, zini, kad apmeklē cilvēks. Zini, mums draudzē ir tāds brālis vai tāda māsa, tev viņu noteikti vajadzētu runāt, jo viņš tās un tās lietas dara nepareizi. Vai svētie raksti saka, ka tādā veidā jārīkojās? Nē. Ej un saki viņam zem 4 acīm. Nestāsti nevienam vairāk, tikai ar viņu divatā to risini. Kāpēc? Lai saglabātu cilvēku godu un cieņu. Jo jebkurš vārds, kas izteikts, ko mēs uzzinām, sliktu par citu cilvēku, ietekmē mūsu uzskatu par viņu. Pat ja mēs īsti tam nevaram ticēt, vai šaubāmies, vai tas tiešām tā bija, tas ietekmē mūsu priekšstatu par šo cilvēku. Neapzināti, bet ietekmē. Un Kristus rūpējās par cilvēku cieņu un godu, par tās saglabāšanu, pat ja viņš ir grēcinieks. Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa, kas tur interesants ir, ka tur bija kāda sieviete, kur bija pieķerta laulības pārkāpšanā. Un bija cilvēki, kuriem patika to izvilkt šo notikumu un izmantot pret Kristu. Un tad tur ir tāds interesants notikums, un interesanta nianse tālāk. Kā Kristus neko neatbildēja, bet viņš kaut ko darīja. Un arī ņemot palīgā Elēnas Vaitas rakstus, mēs saprotam, ko viņš darīja, tad, kad rakstu mācītāji un farizēji stāvēja viņa priekšā.
Viņš neko nerunāja, bet ko viņš darīja? Viņš rakstīja smiltīs. Ko viņš rakstīja smiltīs? Viņš rakstīja smiltīs šo pašu, kuri ir atvilkuši šo sievieti un grib viņu tiesāt viņu grēkus un pārkāpumus. Kur ir nianse? Viņš neizteica tos skaļi. Kaut viņam bija tiesības un it kā pat pēc taisnības pienāktos, pēc cilvēciskās taisnības. Ja viņi publiski izvilka šo sievieti gaismā, tad arī viņus grēkus vajadzēja tāpat izvilkt gaismā publiski. Viņš tos neizteica. Viņš rakstīja smiltīs, kur viņi tos varēja izlasīt, bet kur vējš tos ātri izdzēsa. Viņš neizteica skaļi, lai saglabātu arī viņu cieņu un godu. Un ja tad arī tas pirmais solis ir bijis nesekmīgs, šis ir process, kā censties glābt cilvēku, nevis kā viņu notiesāt. Tad mēs 2 vai 3 cilvēkus, kuri ir uzticami un piemērot šim pienākumam, aicinām līdzi, lai vēlreiz runātu. Un ja vēlreiz ir nesekmīgi, tad sakām to draudzēji, un tad draudze risina šo lietu tālāk. Bet ko nozīmē vārdi, ja viņš neklausa draudzēji, tad turi viņi par grēcinieku un muitinieku? Mēs sakām, tad ir jāizslēdz, vai ne? Un draudzes kārtība arī to nosaka. Bet tad ir viens jautājums, kā Kristus izturējās pret grēciniekiem un muitiniekiem? Vai viņš no viņiem vairījās, runāja ļaunu, nesatikās, vai tā viņš rīkojās? Mums arī draudzes kārtība nosaka, par izslēgtajiem draudzes locekļiem ir jārūpējās, ja tādi ir, vai ne? Tātad uzskatīt par grēcinieku un muitinieku nenozīmē izsniegt viņam, neieredzēšanas rakstu. Es tevi neieredzu par to, ka tu tā un tā rīkojies. Bet arī ir pozitīvais, vai ne? Ar mēli mēs varam cilvēku iedrošināt. Mēs viņam varam pateikt labus vārdus. Mēs varam viņu iedvesmot. Un padomāsim paši par sevi. Un atcerēsimies tos brīžus, kad mums kāds ir kaut ko labu pateicis. Es kaut vai priecājos par tevi. Ka tu to spēji kaut ko veikt, un es redzu, ka tu to vari darīt. Ka tavā darbošanās, jeb tavā runa man palīdzēja kādā grūtā brīdī. Vai ne? Bet kā tad cilvēkam savaldīt un pareizi lietot savu mēli? Protams, tas ir atkarīgs no prāta un sirds. Jo Salamans mācītājs saka, ka no sirds pārpilnības mute runā. Un viņš iesaka, lai mūsu vārdi ir kā zelta ābolu sudraba traukos. Protams, mūsu mēle nevar būt kā salds cukurūdens, kas visu laiku plūst no mums. Reizēm arī nopietnas lietas ir, un arī nepatīkams lietas ir jārunā. Bet mēs varam ar savu runu daudz laba arī izdarīt. Un tad, kad mūsu sirdīs ir mīlestība pret Dievu un saviem tuvākajiem, tad arī mēli daudz vieglāk ir novaldīt. Bet ja sirdī ir kādi aizvainojumi, nepiedošana, sāpes nedziedētas, tad arī ar mēli ir, protams, grūtāk tikt galā. Un tā mēs varam teikt, mēlē ir milzīga vara. Un tad, kad mēs to lietojam, mums noteikti vajadzētu padomāt par to, ka tas ir ārkārtīgi bīstams instruments. Bet varbūt arī ļoti svētīgs instruments. Tādēļ arī ir ieteikums no apustuļa Pāvila Filipiešu vēstules 4. nodaļas 8. pantā par to, kas ir labs,
tīkams, svētīgs, teicams, par to domājiet un arī runājiet. Āmen. Lūgsim Dievu. Kungs, Jēzu, mēs pateicamies Tev par dažādajiem brīnišķajiem instrumentiem, kādas mums Tu esi devis, arī par mēli. Mēs lūdzam, ka Tu šķīstī un svētī mūsu mēles, lai tās varētu būt svētība avots, kas izvērda iedvesmojumu, teikšanu, slavu un pateicību. Un tad, kad arī tā ir jālieto, lai norādītu uz nepatīkamām vai konfliktu lietām, tad dāvā, lai mūsu mēļu vārdi nav griezīgi, ievainojoši un asi, bet lai patiesība ir jaukta ar žēlastību. Es, labais Kungs, pateicamies, ka Tu mūs katru esi aicinājis savā draudzē, ka Tu esi atklājis savu vārdu, ka Tu esi devis savas pamācības, un mēs lūdzam, lai to labumu un to svētību, ko esam saņēmuši no Tevis, mēs arī savā ikdienā, gan vārdos, gan darbos, gan visā izturēšanās veidā varam nodot kā vēsti tiem, kuri to vēl nepazīst. Mēs lūdzam, lai Tava žēlastība ir liela, lai mūsu prāts un mūsu sirdis top šķīstas Tavā svēta gara ietekmē. Un lai mēs kā draudzi varam, lai esam kā gaisma šajā Latvijas vietā. Un mēs katrs kā cilvēki atsevišķi, katrs savā dzīves vietā un tur, kur dodamies. Tā mēs lūdzam Tavu mīlestību un Tavu klātbūtni, kā Tu esi apsolījis līdz pasaules galam. Kristus vārdā. Āmen. Āmen.